Tā, nu, sveicināti. Šodien izlēmu uztaisīt vienu īsu sēriju par 124. Mercedesu. Tādu nelielu fiksu taisīsim šodien remontu haubei. Haube neturās pati par sevi, krīt lejā. Kur problēma? Lielam problēma jau ir zināma. Parādīšu jums, kā es to novērsīšu. Tātad te nekādi tādi gāzes amortizatori nav vai kaut kas tāds. Šeit šim te auto sistēma ir tāda, ka šo te mehānismu darbina atspere. Tās ir šādas te atsperes, katrā pusē pa vienai, redz, kur jau man ir sagādātas. Tātad šim te auto tāda gandrīz vai kā slimība varētu pat teikt, ka atspere lūst nost gals. Šis te tieši, ja nemaldos, jā, šis te kaut kur šajās vietās parasti viņš lūst nost. Un tas, ko mēs šodien darām, mēs to samainīsim. Un man tieši ir pamatotas aizdomas, ka tā ir tieši šī te puse, jo vienreiz jau bija tāda lieta, man par rokai nebija tādas atsperes, es uz ātros sametināju te, bet tas metinājums ilgi nav izturējis, tā ka ķersimies pie nopietnāka risinājuma. Tādas skrūves, kuras mums jādabona vaļā, ir šī te visa rinda. Tāda ir skrūves te durvju ailē iekšā. Nu, tur tā kā no tās puses drīzāk. Redz, kur skrūves 3 gabals. Pa lielam vēl ir skrūves šeit apakšā, ja nemaldos, zem šī te plasmas moldinga. Bet pieļauju domu, ka pilnībā pat spārnu nevajag noņemt. Jo, ja es pareizi atceros, tā arī es to darīju. Kā tikai augšu atskrūvēju, viņu nedaudz paņēmu un tur jau ļoti labi tika klāt. Tā ka tagad viņās skrūvējam vaļā visu šīs skrūves. Tātad viss nepieciešamās skrūves pa lielam ir atskrūvētas. Šī te jau man te nebija. Par cik bampers te arī nav un viss kaut kas te vēl nav. Bet vēl ir jāizņem ārā pagrieziens. Tur iekšā redz, kur ir šī te mēlīte. Jāpiespiež, tad pagrieziens ir mans. Pagrieziens ir ārā un izņem ārā šo te vāku, kas nāk lukturim, jo tad daudz vieglāk tiek klāt šādi ten pie šīs te mēlītes klāt, lai viņa nospiestu. Un kāpēc pagriezienu lukturs jāņem ārā? Jo ar šīm te mēlītēm viņš ir pievienots pie šī luktura šeit. Un tas veido tādu kā kopistisku tā kā korpusu ar spārnu. Tas mēlītes var aplaust, plus vēl šīs te, kā minimums šī skrūve, jāatskrūvē varbūt arī šī. Tā tad atsperi redz, kur dabūj ārā. Gals nolausts. Liekam vietā jauno. Tātad viņi vienojās šeit. Te vēl ir tā kā stiprības regulācijas iespējas uz trīs variantiem. Redz, kur 1, 2 un 3. Un otrs gals vienojās šeit. Šis arī ir tas lūstošais gals. Tātad jāķēju šeit šo te galu.
tur šo galu, uzlikšu kaut kādu vidējo stiprumu, tā lai nav pat traku, bet lai arī ir ok. Uzliku tomēr beigās uz stiprāko režīmu. Un, manuprāt, ir ideāli. Tādā lejas pozīcijā jūt, kad viņš tā kā iet uz leju, kā raujās klāt bezmaz vai. Un nedaudz papaceļot, ir tā, ka viņš tā kā gandrīz vai pats grib skriet augšā. Tā nedaudz jāpietur, lai neieskrienās. Un ir ideāli. Un kapots turās vaļā kā tāda jaunava. Tagad saliekam visu atpakaļ kopā. Un šīs dienas darāmais ir izdarīts. Tātad jūs gan jau visi arī, kas seko līdzi, varbūt kāds no jums gaida Mercedes sērijas. Tātad kaut kāds upgrades ir nomainīta ātrumkārba automātiskā, jo vecajai bija vairākas problēmas, un tās atrisināt būtu daudz sarežģītāk nekā nomainīt viņu. Un pirmkārt viņa tecēja. Vēl, tā kā 100% nevar tā apgalvot, bet visticamākais gar hidromuftas sēžu, kur būtu iespējams kaut kā jāvirpo vai jāpolē, lai novērstu to problēmu. Plus vēl pārslēdzoties no 2. uz 3. pārnesumu, notika tāda kā izslīdēšana. Tur kas pie vainas, to gan es nezinu, neesmu automātisko kārbu eksperts. Vēl bija iespēja apsvērta likt manuālo kārbu svapu, taču šiem te 3-litrīgajām turbo versijām oriģināli rūpnieciski tāda nav nākusi. Un tas varētu apgrūtināt vēsturiskā statusa iegūšanu, uz ko varbūt nākotnē ir tāda vīzija, ka to varbūt varētu īstenot kaut kad. Tā kā tā. Un tehniskā apskate man nav aizvien vēl mazas niansītes tiek risinātas. Tad tā. Ja interesē kāda nākotnes sērija, ko es varētu uzfilmēt par šo te 124. savējo, tad droši piesako kanālam, lai redzētu jaunās sērijas.